Un cits starpā tur bija noteikts, ka migrācija ir jāpalielina no 1,1% uz 2,2% gadā, kas pēc dažādām aplesēm nozīmē vismaz 41 000 migrantu gadā. Valdība iet pa kaut kādiem nesaprotamiem ceļiem, mēģina rast risinājums, absurds manā skatījumā. Jo jebkura valsts būtībā loģiski cenšas atturēties un ierobežot šo imigrantu ieceļošanu valstī. Pirmkārt, šie cilvēki iebrauc tālāk, viņi jau veido šeit kaut kādas kopienas, ģimenes locekļus cenšas dabūt. Tas ir loģiski, ja. Izveidot savu sociālo vidi, ja, jo viņa kultūra, viņa paraša mentalitāte ir atšķirīga no mūsējās. Ja. Un tā ir tā problēma, kas nākotnē var radīt tādas pašas negatīvas sekas kā citās valstīs. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Pirms kāda neilga laika diezgan lielu ažiotāžu izraisīja viens dokuments. Tad tuvu tekstam kultūras ministrijas pilsoniskās sabiedrības attīstības koncepcija no 24. līdz 27. gadam. Un cits starpā tur bija noteikts, ka migrācija ir jāpalielina no 1,1% uz 2,2% gadā, kas pēc dažādām aplesēm nozīmē vismaz 41 000 migrantu gadā Latvijai. Tātad, ja sareicinām, tad 10 gados tie 400 000. Tad man rodas jautājums. Saproti, jāsaka tā, ka beidzamajos gados vai pat ilgāk tika darīts viss, lai cilvēki no šīs valsts dotos prom. Ja mēs atceramies, teiksim, cik bija iedzīvotāji Latvijas Republikā 91. gadā, apmēram 2,7 miljoni, un šobrīd, laikam, ir 1,8 miljoni. Tātad mums situācija, kur bez jebkāda kara, bez zemestrīcēm, bez jebkādām, teiksim, tehnogēnām katastrofām iedzīvotāju skaits Latvijā 30 gadu laikā dramatiski samazinājies. Otrs vilnis, tātad 2008. gada krīze, kur Latvijas Republika cieta ārkārtīgi smagi. Vēl daži 100 000 tātad iedzīvotāji pameta Latvijas Republiku. Un tagad, protams, ka tie visi cilvēki, kuri tagad ir valdībā, saka, ka nav darba spēka, nav cilvēku, jaunieši grib braukt prom, teiksim, palikuši ir pensionāri, vecākā paudze, maz, teiksim, dzimst bērni, jauni antirekordi, bērni nedzimst. Ka apmēram vajag tagad aizvietot šos iedzīvotājus ar migrantiem. Tātad no vienas puses tā, ka viņi paši ir radījuši apstākļus, lai cilvēki šo valsti pamestu, lai cilvēki nedomātu par ģimeņu veidošanu, lai cilvēki nedomātu par bērnu dzemdēšanu un audzināšanu, bet vienkārši tagad paņemt no trešajām valstīm migrantus un novietot šeit. Un tad man rodas vairāk jautājumu. Jūs nelasat, kas notiek Zviedrijā, kas notiek Vācijā, tas nes līdz organizēto noziedzību, tas nes līdz ielu noziedzību, tas nes līdz, teiksim, daudz un dažādas sociālas problēmas. Un tomēr, ja Vācijā ir 80 miljoni iedzīvotāji un Zviedrijā ir 10 miljoni iedzīvotāji, tad šeit ir 1,8 miljoni iedzīvotāji. Piemēram, ja šeit rodās 400 000 cilvēku, kuri pat nav no Eiropas, kuriem ir ārkārtīgi atšķirīga kultūra, vērtības, izpratne par daudzām lietām. Kā jūs taisties ar to visu tikt galā un sadzīvot? Un vai tiešām te kāds domā, ka šie cilvēki tagad būs strādnieki rūpnīcās, vai kā mums solīja daži vēstuļu parakstītāji, jauni arhitekti, jauni inženieri, mūziķi un tā tālāk. Manuprāt, progresīvie un viņu ministrs, kas praktiski ir izveidojuši šo koncepciju, viņi ir
es varbūt nelietošu ļoti skarbus vārdus, bet viņu darbība ir naidīga pret Latvijas valsts interesēm. Personīgi es domāju, ka šāda veida darbības ir jāizbeidz. Tātad nekāda masveida migrācija Latvijas Republikā nav pieļaujama, jo tas tieši sakni apdraudēs vispār ne tikai latviešus, bet arī krievus, visus, kas dzīvo šajā teritorijā. Tātad, manuprāt, šeit atbildi skaidra, ka kultūras ministrijai ir saknē jāpārstrādā šie dokumenti, valstī nav jāpieņem šādi dokumenti, šī teiksim, migrācija tādos apjomos ir jāpārtrauc. Arnold, tavs viedoklis? Jā, Raimond, tas ir tāda negaidīta informācija. Ko es varu teikt, kā es varu nokomentēt. Centīšos īsti to nokomentēt, lai gan tā ir tāda ļoti nopietna tēma. Pirmkārt, tad mēs daudz runājam, un gan valdībā, gan masmēdijos daudz runāja par to, ka mums demogrāfija zemā līmenī cilvēki pamet Latviju, ja, būtībā mūsu nācija izmirst, samazinās, ja. Un ko tad vajag darīt, lai atgrieztos ģimenes, lai atgrieztos cilvēki, lai atgrieztos arī kaut kādu intelektu, prāti, kas ir aizbraukuši. Es domāju, ka tos intelektus vairs nedabūs atpakaļ, viņiem ir ļoti komfortabla situācija citās valstīs, jā. Un arī jaunās ģimenes, kas aizbrauc, ja spējīgi, tur gan ārsti, es zinu, aizbrauc, gan arī citu profesiju pārstāvi, jā. Šeit nav runa par tiem, kas zemenes, ja, tur novāc par lētu naudu un dzīvo 5-6 cilvēki vienā dzīvoklītī, sakrāja to naudiņu kaut kādu un tad brauc atpakaļ, ja, šeit tērēt. Runa ir arī par mūsu tādiem cilvēkiem, kas ir ar augstu intelektu un ar spējām augstām intelektuālām. Un praktiski šī problēma netiek risināta, vispār viņa netiek risināta. Ja to, ko es runāju, tu runāju, mēs daudz kopā runājam par to, nekas nenotiek valstī, lai radītu šādas apstākļus, lai atgrieztos, lai mums šī valsts uzplaukt un būtu konkurētspējīga citām Eiropas valstīm. Ja? Ko grib izdarīt manā skatījumā pašlaik valdība? Ja? Es domāju, ka vai viņi neapzinās, vai tiešām tas ir tāds, pretvalstisks solis pret mums visiem, ja, jo, pasties vēsturiski, pat tīri vēsturiski, ja, pasties, kas notiekās Francijā, Anglijā, ja, tur ir, praktiski daudz nācijas, tas jau ir no tiem laikiem, ka vēl vergas ieved no Āfrikas un tā tālāk, un es pēdējos gadus Parīzē biju, noziedzība ļoti augstā līmenī, ja. Es varu nosaukt, negribu tagad to visu iedziļināties un daudz par to runāt, bet praktiski tieši tu teici, ja, par noziedzību, par šo sociālo slāņu cilvēku atšķirību, ja, lielo. Tad mums pasties, kas pat elementāri tagad redzot, kad mums ir iebraukuši un tie bolti vadā tos ēdienus, ja, praktiski visi šie ir kaut kādi, es nezinu, no Pakistānas, es nezinu, no kurienes, ja, kaut kādi, no tām valstīm, ja, no tuviem austrumiem, no kaut kādām tādām valstīm, tad pirmkārt šie cilvēki iebrauc tālāk, viņi jau veido šeit kaut kādas kopienas, ģimenes locekļus cenšas dabūt, tas ir loģiski, ja, izveidot savu sociālo vidi, ja, jo viņu kultūra, viņu paraša mentalitāte ir atšķirīga no mūsējās, ja. Un tā ir tā problēma, kas nākotnē var radīt tādas pašas negatīvas sekas kā citās valstīs. Tā skaitā arī Amerikas Savienotās valstīs, kur ir vesela rajona, kur policija netiek galā, vispār nelien iekšā kaut kādās tur, es nezinu, kur dzīvo kaut kāda aziāta un tā tālāk. Ja. Un es domāju, ka to problēmu neapzinās. Otra lieta, ko es redzu, tad aizbrauc prom cilvēki ar intelektu, ja, normāli cilvēku, un atbrauc cilvēki, kuriem dažreiz līmenis viņu valstī ir, es uzskatu, viduslaika līmenī, ja. Tās parašas un viss, kas notiekās, ja, viņiem, viņas ir viduslaika līmenī, ja, teiksim, pat Afganistāna, ka ņemam, ja, un ļoti atšķirās mums tā mentalitāte un viss, un tāpēc praktiski, ko mēs samainam? Mēs samainam kaut ko labāk pret kaut ko sliktāk, ja, un rezultātā būs, tieši otrādi, nav nekāda attīstība, ja. Iespējams, ka kaut kādiem lieliem uzņēmumiem būs kaut kādi
kaut kāds lētais darba spēks, ja kaut kāda uzņēmēja gūs lielāku peļņu, jo viņi varēs izmaksāt mazākas algas, ja pieticīgāk šie ieceļotāji, ja šie migranti no sākuma būs pieticīgāk, lai gan nākotnē, es saku, viņi veidos savus kopienas, veidos savus grupas, izveidos savus kaut kādus uzņēmumus un tā tālāk un tā tālāk. Tās sekas ir neprognozējums, viņus vienkārši var redzēt, kā tas notiekās. Es esmu daudz par darba jautājumiem gan Francijā, Parīzē bijis tieši Londonā, un beigās tu uz ielām neredz vairs tos angļus, ja? Etniskos angļus, tu praktiski redzi tur citautību pārstāvus dažādas, ja? No Indijas, no Pakistānas, no Āfrikas kontinenta, ja? Būtībā praktiski neredz tur tos etniskos angļus, ja? Viņi dzīvo kaut kādās, es nezinu, viņiem ir kaut kāds vai pilis vai kas, tur ārpus Londonas un tā tālāk ir kaut kāds Londonas, iespējams rajoni, ja, tur tālāk, bet tā pastaigājot vienkārši elementāri kā turists pa pilsētu, ja, vai pa kaut kādiem klubiem vai vienalga, ja, viesnīca apkalpojušais personāls Francijā ir ļoti daudz man bijis situācijas konflikti ar šiem cilvēkiem pēdējos gadus vispār, tā ir, tāda uzbāzīgi pat turismam apdraud, teiksim, šo drošību, turistu drošību, ja, jo bija gadījums, kad pēdējos gados, tas bija kaut kādi 4 gadu atpakaļ, jā, Francija aplaupīja tādā prestižā rajonā, dārgā veikalā vienu sievieti, aplaupīja 3 sievietes banda, kas bija, acīm redzot, arī no kaut kādas, es nezinu, Pakistānas vai no kaut kurienes, Un būtībā gaidot policijā, lai noformētu šo iesniegumu vispārējo, tur kaut kādas 3 stundas es uzturējos, ja? Un pārsteidzos bija tas, ka tur vēl apmēram 20 ārzemnieki, Japānim tur bija kaut kāda aparatūra, viņam bija aplaupīta tur fotoaparāti, Japāna bija šokā, tur vēl kaut kas, un man radās jautājums, kā tā Parīze tāda, praktiski Eiropas viena no tādām skaistākām un, kultūras un visādā veidā, augstu līmeņu pilsētām, un tur pilns ar tiem melnajiem, ja, melnādainiem, ja, viņi visu kaut ko tirgo, uzbāžās un tā tālāk un tā tālāk. Tā situācija ir tāda, drausmīga. Konflikts taksometros, ja. Viņi runā tikai franču valodā, viņi ignorē vispār, viņi var tevi izsēdināt, tur arotbiedrības, tur ir tāda, situācija, es teikšu, turistiem nevisai labvēlīgi. Es ļoti bieži Francijā esmu, un tieši Parīzē par darba jautājumiem, un man, ja nav blakus kaut kāds vietējais, tā situācija tāda, neumolīga, ja, kas tur notiekās, tā centrā un tā tālāk. Un ko es ar to gribu teikt? Un tad šeit jau tā situācija izveidosies līdzīgi. Tad Latvija nebija pievilcīga visu laiku dažādiem migrantiem, viņi bija kā tranzīta valsts, ja, tālāk uz Zviedriju, uz vairāk attīstītākām valstīm. Ja jau tie migranti mums brauk no Norvēģijas, no Zviedrijas, kaut kādi cilvēki ar intelektu, bet viņiem viss ir normāli tur, viņiem ir labs darbs, viņiem labs, mēs jau varam saņemt tikai to zemāko līmeni. Ja? Un tātad, kur mēs varam attīstīties? Mēs nevaram attīstīties. Ja? Tālāk, ja mums tagad kopējais iedzīvotāju daudzums palielināsies uz šādu līmeni, ja, mēs nevaram vienkārši attīstīties. Tad es esmu, protams, pret to, ja, jo mums jau tā ir ļoti maz iedzīvotāji Latvijā. Es domāju, ka mums jādara viss, lai mūsu iedzīvotāji. Protams, bet redzi, valdība iet pa kaut kādiem nesaprotamiem ceļiem, mēģina rast risinājums, absurds manā skatījumā. Jo jebkura valsts, būtībā loģiski, cenšas atturēties un ierobežot šo imigrantu ieceļošanu valstī, ja? Un tas ir tikai loģiski un normāli. Bet, tāpēc es saku, es skatos ļoti skeptiski uz to, un, es negribētu šeit, ka būtu līdzīga situācija, kā, tur, kur ir praktiski ielas staigām baltos, vai es, tā neredz, ja? Redz dažādus tur metisus, mulatus un tā tālāk. Ja. Tas līmenis arī. Līdzīgi es atceros situāciju, agrāk PSRS bija, Padomju Savienība, un bija speciāla politika pārvietot no dažādām
republikām, ja toreiz tās bija republikas, ne valsts, tad migrācija taisīt iedzīvotājs, lai, teiksim, atšķaidītu un neradītu apdraudējumu, nu, teiksim, lielai PSRS, ka kaut kāda valsts var, ja. Un tad, kad iebrauc šeit, tiek uzcelts lielās tās rūpnīcas, ja, tur Alfa, Vefs un tā tālāk, ja, tad vajadzēja šo darba spēku un tiks sadzīts no Krievijas kaut kādām, sāģām, es nezinu. Un tad šī kriminālā situācija palielinājās tas līmenis. Es atceros, kad, teiksim, tik celt šīs bloka mājas, kas bija paredzēts uz 50 gadiem. Drīz jau viņām jāsabrūk ir, ja? Man liekas, viņas jau sen ir amortizējušās. Un tad sākās šie konflikti, un mēs redzējām, kāds ir intelekts tiem cilvēkiem, kas ir atbraukuši, ja? Pat jauniešu bērnu līmenī, spēlējoties, ja? Tas bija drausmīgs līmenis, drausmīga atšķirība, ja? Jo mēs jau šodien pat redzam, ka Krievija būtībā, tas ir pārsimt kilometrus, ja ņem radius ap Maskavu tālāk, jau tur ir, tas līmenis ir ļoti zems. Un tā problēma ir tāda milzīga. Ja? Un es atceros tos laikus, ja? Kad notikās šī pārvietošana, mēs bijām šokā par to, kāda atbrauc cilvēki ar kādu intelektu, un kas būtībā samācīja tos sliktās lietas, teiksim, atveda slikto, ne labo. Ja? Tā, es vienkārši īsumā to apzīmēju, to situāciju, un tāpēc es esmu šokā par to. Es uzskatu, tas ir pretvalstisks darbība, ka jādomā, ir jādara, ne jādomā, pietiksies domāt, visu laiku domā, ja? Ir jādara konkrētas lietas, lai radītu apstākļus, lai šeit atgrieztos cilvēki, ja? Un šī valsts būtu pievilcīga, ja? Tieši ar augstu intelektu cilvēkiem un normāliem cilvēkiem, kas ir iegūši izglītību normāli, kas nav viduslaika līmenī, ja? No kaut kurienes atbrauc un iedomājas mums tagad tās visas lietas, tur, teiksim, es nezinu, Irānā vēl šodien ar akmeņiem ir tas nāves sods, ka var tur par kaut ko, tur sievieti ar akmeņiem nomētāt līdz nāvei, vai tur visādas tādas lietas, ja? Interesants. Katrā gadījumā Afganistānā un tā tālāk. Es domāju, ka mēs varam konsolidēt mūsu kopējo viedokli, ka mēs esam absolūti pret šo te projektu. Jā. Otrkārt, mums ir skaidrs, ka šī projekta virzītājs ir kultūras ministrija, kura šobrīd ir progresīvo pārziņā. Progresīvo, ja tāda ir konkrēts ministrs vai ministri šajā gadījumā ir konkrēta partija, kas pārstāv šo viedokli. Un katrā gadījumā tieši viņi ir atbildīgi politiski un arī personiski atbildīgi par visu to, ko viņi grib sagatavot. Un pilnīgi tev piekrīt, ka tas ir pretvalstisks akts, to, ko viņi piedāvā. Tā kā sekosim tajā situācijai tālāk. Paldies tev, Arnold, par tavu viedokli, uz redzēšanos. Paldies, Raimond.